Te Latvijas Republika. Varbūt atkal mūzika pa virsu skanēs kaut kāda citādāka, bet viņa pēc laiciņa beidzās. Man ir jāraksta video, jo man ir 5 pat pišķiki. Viņi noteikti gaida no maniem video. Šodien sapņoju visādas lietiņas, kas varēja nenotikt. Kurus nekad tā nebūtu pieļāvis. Tādi jocīgas lietas, labi, ka pamodos. Jo, ka tā nevar būt. Kur tā var būt, ka tā nevar būt kādas lietiņas. Mazliet esmu dusmīgs. Uz sevi esmu dusmīgs. Uz Latvijas Republikas pilsoni Lauri Nikolājevu dusmojos, jo galva nav tik gudra, lai es saprastu, kas ir ar tiem kontiem, kas ir. Kas ar kontiem, kas ir. Jo es nemāku. Kā citi tur saliek bultiņas visādas vai to. Arī pagaidām ne, bet man ir pagaidām tas, ka ir diezgan padaudz konti. Padaudz. Un es labprāt uztaisītu, vai man ir viens e-pasts. Man arī ir viens e-pasts, es tikai vienu e-pastu skatos. Un es labprāt tur kaut kā citā kontā, es mainu telefonu vai ko, man saka, ka atnāks izziņa, bet man netnāk uz telefonu izziņa, lai gan ir telefons ir uz mana vārda, oriģināls pieslēgums viss. Un man ir vairāks telefoni, viens telefons, kas ir LMT pieslēgums, Laura mobilais telefons tas ir. Kaut kā sakrita, tāpat kā Laura nafta, LMT. Paveicās, un vēl visvairāk, kas man sakrita, kad man bija mazliet problēmiņas ar galvu, tas ir, es ar vadiem ņēmos, un ļoti sakrita LN visur, visādi logo pie vadiem, viss kaut kas. Es vēlāk tikai sapratu, ka tas ir līnija un neitrāls. Es visu laiku domāju, ka tas priekš manīm ir. Es vēl tagad tā domāju. Un tas, tad es domāju, varbūt ir kaut kādi kursi, bet ko man dos kursi, ja reizēm ir tā, ka uzliek kaut kādu virsū pa mūziku. Es tagad saku, es filmēju tagad, es redzu to mobilo, no kura filmēju. Ir tikai vienīgi aplis ar 4-stūrīti vidū un blakus ķeksītis, kad pietiek filmēt. Un es nezinu, kā var tagad pārslēgt, piemēram, kameru uz otru pusi, to, ka vēlāk saliek bultiņas vai ko, vai tur samiksē kopā, to apmēram, nojaušu, ka tur ir jāiet kaut kādā studijā, kaut kādā, piemēram, es redzēju, ir kaut kādā studija, un kad tur pagriež ārā, kaut ko ieliek, par to man nav nekāda, to var mācīties, ja grib to mācīties. Jo man ir 5 pat pišķiki, un es atkal par to, ko vakar jau stāstīju, uzmanības trūkums. Un šodien man nav uzmanības trūkuma. Šodien es esmu laikam dabūjis diezgan daudz uzmanību pats no sevīm, jo es pats sev rakstu vēstules, ieeju citā kontā un skatos, kā izskatās. Protams, es rotaļājos un mācos, jo es nesaprotu, kam tie konti vajadzīgi tad ir savādāk. Lai es paskatītos, kāds mans konts no malas izskatītos. Piemēram, es vienā kontā, piemēram, es biju izdomājis, viens ir tāda nosaukuma konts, piemēram, par zobiem. DVD Laurencio par zobiem. Un vēl
vēlējos Latvijas Republika, tur, nu, tas tā kā nopietnāks, es uzskatu tāds nopietnāks konts ar tādu nosaukumu. Un tas varētu būt, kur tā kā dziļākas domas, kā jau es teicu, man ir ļoti svarīgi, nu, to, ko es domāju, trenēties, runāt, jo, redzi, nu, arī nepatiks tas vārds, jo ķipa, manas smadzenes ir kā svara kausiņi, ir viens otrs, un tad es, nu, ko nesaprotu, es nezinu, kas to varētu man izskaidrot, nu, man ir 2 Latvijas Republika konti, piemēram, TikTokā, un vispār nav neviena apmeklētāja, vienā daži ir. Un, protams, ka kad sanāk, kad kaut kā, ja vieni tie paši video ir, tad sanāk, ka vienu kontu var atvērt, otru kontu nevar atvērt. Vai nu nevar viņš uz priekšu. Un vēl kas ļoti nepatīk, es nezinu, kā to izdarīt, man ir tiešām īsta adrese, nu tā visa interneta adrese, https, semikols, 2 šķērsvītras, www.youtube.com, šķērsvītra, un ar lielajiem burtiem Latvijas, apakšsvītra, Republika. Precīzi. Un es viņu rakstu iekšā, piemēram, YouTube'ā, un viņš kaut kāds ir priekšā, izņemot manējais. Tad ierakstīja mākslīgajā intelektā, un tiešām uzmetās man. Spieži tur tādi, tā kā papildus, tā kā Wikipēdijā, tā kā papildus punktiņi. Spieži, jā, ka tas ir, man ir 3 pat pišķiki, nu no tiem 2 esmu es, viens, tas načas kaut kur ir. Un ir mūzika tur kaut kāda preislisti, bet tie ir, es arī viņus neesmu licis, es taču nevaru salikt 200 lapiņas tādas, viņas man pašas sakrita. Un, nu, kādas 7 es esmu uztaisījis. Bet ne jau tādu čupu. Un nepatīk tas, kad vairāk es arī rakstu savos mākslīgajos tajos intelektos. Nu, man ir meklētājs, piemēram, Chrome, Bings un Edge. Un, kad es sākumā tur ierakstīju, viņš izmeta, tad tagad viņš atkal kaut ko angliski vai ko raksta. Un tad sanāk, kad, nu, kāpēc es tā daru? Vai nu ir viena iespēja, ka tā Latvijas Republika, kur ar maziņiem burtiņiem kaut kas tur saķiberēts ir, vai kaut kāds tur kanādiešu reklāmas aģents kaut ko ir taisījis, un tā adrese, nu, tik smieklīga, nu, vieni ķēburi, zinājis tā, nu, viss pats tur YouTube, šķērsvītra un ķēburi kaut kādi. Es tad uztaisīju ar lieliem burtiem Latvijas apakšvītra Republika. Un es negribētu, ka man, nu, es uzskatu interneta adrese, nu, piemēram, es neko neesmu dzīvē samaksājis, vispār 0. Man nav ne telefonā nauda, man ir ļoti liels telefons, ļoti liels, 450 gramiem. Mūzika viss ir, bet naudas tur iekšā es viņu lieku, kur gribu nav, bet, nu, viņā varētu diezgan daudz ielikt to naudu. Šāds smags ir, viņi tur neliekas. Jo es pie veikala arī visiem stāstu, nu man ko tā arī kā iet. Saka, es esmu bloģeris, man ir 5 pat pišķiki, un kur es to naudu lieku. Es saku, nu pagaidām vēl nenes neviens uz mājām. Ķipā viss oficiāli skaitīs, un tad es domāju, kur tie bloģeri dabūna to naudu. Nu, tie aizsevišķi, TikTok spēks saprota visu. Bet tie, kas tur rāda, kā viņam tā nauda skrien tur iekšā. Nu, laikam jāskatās tie video, nu, kaut kas tāds, kad ir. Un tad vēl sapratu, ka ir, kas pārsūta tos video, nu, tikai pārsūta, paši nemaz nefilmē. Nu, kā kaut ko sāku lēnām saprast, jo, ja es nedarīšu neko, es neko nesapratīšu. Un kaut kā jau tā uzmanība man ir jāpelna. Un šodien vispār negribēju runāt, bet tikai pēc saviem 5 pat pišķikiem es visu šo pastāstīju. Uz revolūcionāru sapulciešu vakarā. Atkal beidzās. Lai dzīvo Latvija!